Zināšanas par sevi es vairs nemeklēju, nec zvaigznēs, nec grāmatās. Es tās atrodu, ieklausoties pats sevī. Raidījums Mīlestības terapija. Top Mīlestības mājai, sadarbojoties ar Profesionālo pastorālās konsultēšanas asociāciju. Sarunas par sevi, dzīvi, psiholoģiju un dvēseles terapiju. Labvakar, mīļie Radio Marija klausītāji! Prieks ar jums satikties, prieks būt kopā. Un šovakar studijā mūsu sarunās par dzīvi un par dažādiem jautājumiem, kas skar cilvēku, viņa būšanu, esmu aicinājusi atkal savu kolēģi, ģimenes sistēmisko psihoterapeitu. Gata Līdumu, labvakar visiem! Jā, un esmu aicinājis tieši tam dēļ, ka mēs vēlamies parunāt par terapijas virzienu vai par konsultēšanas virzienu, kā par pastorālu konsultēšanas virzienu, kā par kristīgi, tā skaļi pieteikt kristīgi terapijas virzienu, kristīgi konsultēšanas virzienu, jo ir ienākušies vairāki tādi jautājumi no cilvēkiem, no brāļiem un māsām, kas interesējas par psiholoģiju, kas jau studē psiholoģiju, kas vēlās savu profesionālo karjeru saistīt tieši ar konsultēšanas darbību. Un viņi jautā, Klau, kur varētu mācīties tieši kristīgu konsultēšanu? Es gribētu tā strādāt. Un tad es vienkārši te varu piebilst, ka, protams, ir vairāki virzieni Latvijā, kur cilvēki mācās terapiju vispār kā tādu. Tā ir profesionāla kvalifikācija, kas jāiegūst jebkurā gadījumā. Bet, ja runā par kristīgu konsultēšanu, tad ir vairāki ceļi. Viens ir tā kā tu, Gatis, izstudējis teoloģiju, pēc tam iegūst šo terapeitisko kvalifikāciju. Sanāk kopā tur tāds miks. Es esmu studējis sekulāri, bet pēc aicinājuma. Esmu kristīgs terapeits un tādā veidā esmu sevi tā iedrošinājusies arī sevi tā nosaukt un tā pozicionēt, jo es tā strādāju. Ir citi terapeiti, kas vispār par to nerunā un tādā veidā sev nepozicionē, bet viņi iekšēji kopja garīgu praksi, dzīvo garīgu dzīvi un nav problēmas viņiem runāt arī par kaut kādām cilvēka garīgām, varbūt procesiem, vērtībām, ja cilvēks to ienes terapijas procesā. Un ir ceturtie tipa terapeiti, kuri tomēr šo ticības dzīvi uzskata par tumsonību, uzskata par slimību, uzskata, ka šis nav tas, ko cilvēks varētu ienest tajā terapeitiskajā sarunā, bet tad cilvēkam bieži vien rodas jautājums, ja es esmu ticīgs, tad man vajag kaut ko atrast līdzīgi, kurus varu to ienest, ja man tas ir svarīgi, ka nav tāda tēma, kur man jānoklusē, jānoslēpj, tad tas vispār pret terapijas principiem kā tādiem ir. Lūk, šādas pārdomas, un tad šie brāļu māsas saka, bet mēs gribam riktīgi pa kristīgo. Mēs tā pa īstam gribam. Un ko tu tagad darīt? Kā man mācīties? Jā, Ina, paldies tev par jautājumiem. Man liekas, tu uzcēli ļoti, ļoti, ļoti fundamentāls jautājums, un starp citu ir jomas, un tādu ir diezgan daudz, kurās Latvija no tāda rietumu pasaules diskursa atpaliek par gadiem 20, 30 apmēram. Taču šī joma, ko tu tikko pacēli, vai vispār ir kaut kāda specifiska kristīga terapija, un ja jā, tad kāda tā ir un no kā tā sastāv? Šī jautājumā mēs esam turpat, kur pārējie meklējošie rietumu pasaulē, jo šis jautājums līdz šim brīdim nav vēl atbildēts. Vēl ar vienu notiek tādi centieni ļoti nopietnu akadēmisku cilvēku un arī praktiķu vidū saprast, kas tas tāds ir. Jā. Un es varbūt iedošu tev to šī brīža konsensu, kā es to redzu, kā tas notiek pasaulē, un tad skatāmies, kur mēs ar to varam aiziet tālāk.
Un es sākšu maz atkāpt, tu minēji tos brāļus un māsas, kas grib to īsti kristīgo mācīties un tā. Es arī kādreiz esmu sastapies ar tādiem cilvēkiem, un viņi pārsvarā ir bijuši tādi ļoti atvērti, godīgi, dedzīgi, mēs gribam šo. Un tad, kad es ar viņiem parunāju mazliet dziļāk, tad es esmu sajūtis to vēlēšanos, ka mēs tā kā gribētu pa ātro, pa fikso, pa efektīvo, to kristīgo kā tādu brīnumu līdzekli. Mums vēl tikai ir jāpiemācās te mazliet, un tad jau tās lietas aizies. Un tas, ko es esmu tagad redzējis pēdējos, es teikšu tā, es iezīmēšu droši vien 5 līdz 10 gadus. Tā visu laiku esot apritē ar tiem pasaules vadošajiem cilvēkiem, kas par to runā. Starp citu, pandēmija ir lieliska iespēja un fantastisks laiks, jo šobrīd par ļoti demokrātiskām naudiņām var pieslēgties jebkurai konferencei, jebkur pasaulē, nekur nav jābrauc, nav jāmaksā pa viesnīcu, pa lidojumu, ja? Es sēžot pie savu rakstām galdiņa, mierīgi piedalos konferencē, klausos un sarunājos ar cilvēkiem tā. Tā tad ir ļoti viegli turēt pirkstus pulsā arī šajos jautājumos, un tas konsens, kāds šobrīd ir, pēdējos, tad es teicu 5-10 gados, ir tāds, ka jā, mēs varam runāt par kaut kādu specifisku, kristīgu, terapeitisku virzienu. Noteikti. Es vēl pirms pāris gadiem dzīvajā, vēl tad, kad mums tā sērga nebija izplatījusies, tā pēdējā reize, kad es aizbraucu uz vienu pasaules kongresu, man bija fantastiski iespēja 2 dienas pēc kārtas brokastis paēst ar profesoru Eriku Džonsonu, un viņš ir uzrakstījis 2 foliantus pēdējo 10 gadu laikā – kristīgā psiholoģija un kaut kas tur otrs bija par kristīgo terapiju. Tas virziens, kurā viņš iet, ir tas, ka viņš uzsver, ka tās kristīgās terapijas ir nenormāli grūtas, smagas un ilgas mācību procesā, jo ir jāaptver ļoti plašs laukums. Ja tu mācies kaut kādu vienu normālu, sekulāru psihoterapijas skolu, tad tev ir jāzina viss tās skolas ietvaros un kaut kas mazliet vēl, varbūt tāds konteksts apkārt, kā tas viss izskatās un tā. Ja tu mācies kaut ko kristīgu, tad tev ir ļoti labi jāzina teoloģiskā antropoloģija, kas ir trakot sarežģīts priekšmets. Es par to pats izstrādāju savu doktora disertāciju savā laikā, un tur ir jāsvīst, kamēr tu saproti, ko tad tai kristīgā pasaules uzskatā, kas tas cilvēks ir un kā uz viņu var raudzīties un tā. Un tas nebūtu nav vienkārši. Tas ir nenormāli sarežģīti. Otrs, tev ir jāzina principā no 1. gadsimta cauri viduslaikiem līdz mūsu dienām. Jāzina un kaut cik jāorientējās tajos garīgās aprūpes virzienos vai tehnikās, kādus baznīca ir izstrādājusi. Jo nevienam nav noslēpums, ka tīri vēsturiski pirmās trakomājas visas bija baznīca un klosteru paspārnē, kur cilvēkus ar kaut kādiem, tā kā mēs tagad sakām, psihoneiroloģiskām saslimšanām, par viņiem rūpējās tur. Tas ir viens, bet otrs arī, ka baznīcā jau no pirmajām dienām faktiski ir klātesošas dažādas meditāciju un vizualizāciju tehnikas un lūkšanu tehnikas, kuras pēc mehānikas ir psihoterapeitiskas lietas. Ja? Tad tas vēl viss ir jāpārzina. Un tad trešais, kas tev ir jāpārzina ļoti labi, ir vismaz viens no psihoterapijas novirzieniem, tev viņā jābūt tātad izstudējušam, certificētam un tā. Un tad, kad tu visu šito saliec kopā, tad tu varētu būt kaut kas tāds, kas apmēram saucās kristīgs terapeits. May it be
Tātad, pirmkārt, jā, tas ir iespējams. Otrkārt, jā, tas ir ļoti grūti, gari un sarežģīti parasti, ja tu gribi atbildīgs būt šajā ziņā. Un treškārt, tas noteikti būs kaut kas integratīvs šī vārda vislabākajā nozīmē. Tā ir integratīva procesa galējā fāze, kur tu esi tiešām izracis, cik vien vari dziļi, gan kristīgo vai teoloģisko antropoloģiju, gan, teiksim, kristīgo dvēseles dziedināšanas tradīciju 2000 gadu garumā, gan arī tu esi izmācījies sirsnīgi tur 4 gadus vienu psihoterapijas novirzienu vai virzienu, un tad to saliekot kopā, tad tu esi tāds atbildīgi, integratīvs cilvēks. Un tā ir vēl viena lieta, ko es varu uzreiz paturpināt par to atbildīgi integratīvo, ka integrācija vai integratīvs un tā, šie vārdi tiek ļoti daudz lietot mūsdienu sabiedrībā, taču bieži vien ļoti nepareizi, jo tas, ko cilvēki domā, sakot, es nezinu, integrāls, integratīvs vai tam līdzīgs vārds, viņi patiesībā runā par eklektiku. Un eklektika ir, ka es paķeru un pagrābju visu, kas manā ceļā ir nācis, kas man patīk, kas man liekas, ka strādās, tad es to visu sametu tādā bļodiņā, 2 reizes apmaisu, un tagad es esmu ļoti integratīvs cilvēks. Un tās ir pilnīgas muļķības. Tīri filozofiski, un arī teoloģiski, un arī psihoterapeitiski tās ir muļķības. Jebkura nopietna teoloģija, psiholoģija, psihoterapija, tā nav pagrābts kaut kas uz labu laimi, samests bļodiņā, apmaizīts, un tagad mēs ļoti esam integrējuši. Nē, tā ir, pirmkārt, tas ir izaugsmes process, otrkārt, tas ir ļoti dziļš studiju process, un treškārt, tas ir ļoti nopietns, tehniski runājot, supervizēts process, kur rezultātā tu saud šo audeklu, kurā tad ir sausts diedziņš no teoloģiskās antropoloģijas, no garīgās aprūpes tradīcijām, no tava psihoterapijas virziena, ko tu esi izstudējis, un tas audums no šiem diegiem saužās. Un tad ir tā integrācija. Tā kā jā, var, un jā, tas ir ļoti gari un grūti. Un ja mēs sakām, ka es gribu būt kristīgs terapeits, ja jūs gribat nopietni būt tāds, tad aizmirstiet par ātro, vieglo, man te dos no augšienes, es te tūlīt visu sapratīšu, muļķības tās ir. Dievs dod, bet Dievs dod tā saprātīgi. Ja? Jo es nezinu, kāpēc kristiešu starpā, kad mēs runājam par tām terapeitiskajām lietām, kaut kā kristieši nereti attiecās ar tādu pārgalvīgu vieglumu pret šiem jautājumiem. Ja? Jo es vēl neesmu sastapis kristieti, kurš teiktu, es tagad palūkšu, un pār mani nāks svētā gara dāvana, un es rīt no rīta būšu neiroķirurgs. Mierīgi. Dievs taču svētajā garā man var dot. Ja? Es tagad iešu operāciju zālē, zāģēšu vaļā galvas kausu, sākšu rakņāties smadzenēs, tur cilvēkiem novērst kaut kādas, insulta sekas vai kā. Neviens neko tādu nesaka. Jo saprot, ka Dievs nedos, jo tā tas nenotiek. Bet, es tagad palūkšos un svētais gars rīt no gultas ceļoties man ļaus būt brīnišķīgam psihoterapeitam. To gan tādā vieglumā viņi mēdz palūgt reizēm. Un tā ir tikpat liela muļķība un ķecerība, kā pieņemt, ka rīt no rīta Dievs man ļaus pamosties kā neiroķirurgam. Mīļie ļaudis, halo, tas tā nenotiks. Jums ir ļoti ilgi un gari jāmācās, bet labā ziņa ir, ka to var izdarīt. Jā, Dievs nav atcēlis strādāšanu, rakšanu, mācīšanos, meklēšanu. Tas nav atcelts. Ka mēs lūdzam, bet daram. Un tad jau kaut kur var tā nonākt solīt pa solītim. Man gribas tāds no 2 aspektiem apskatīties uz šito visu, ko tu runāji. No vienas puses man gribētos parunāt par to, kādas tad prasmes. Tu saki, prasmes iekšējas. Es domāju, mēs runājam par zināšanām. Tas skaidrs. Es domāju, ka šeit tur nav diskusija. Tu ļoti izsmeļoši un skaidri to pateici, pamatoji, un tur pat nav daudz jautājumu. Tā ir. Viennozīmīgi tā ir, un forši, ja ir tāda vieta, kur to var mācīties. Es ceru, ka būs mums tepat Latvijā, ka tas dzims. Bet par to mazliet vēlāk. Bet no otras puses ir šīs iekšējās prasmes, ar ko būtu jārēķinās cilvēkam, pirms viņš vispār izvēlas tādu ceļu. Jo katram šim ceļam, gan garīgajam ceļam, gan šajā gadījumā, psihoterapija, tas arī specifiski garīgs ceļš. It sevišķi, ja mēs runājam par tādu kristīgu virzienu, tas ir ļoti specifiski iekšēji garīgs ceļš, kur tev arī jāņem līdzi drosme mantojumā, jāņem līdzi tāda vēlme uzzināt patiesību, saprast patiesību un galvenokārt jau pašam par sevi, jo kā gan tu citādāk varēsi palīdzēt otram. To saprast, tā ir arī tāda drosme ieskatīties varbūt kādās patiesībās, kas ir sāpīgas,
Un, ja cilvēks izvēlās inženieru profesiju, piemēram, arhitekta profesiju, tad viņš var nedomāt par šīm lietām, kas esmu es. Viņš var domāt, bet viņš var arī nedomāt tik dziļi, kā tas būtu jādomā terapeitam. Jo terapeits tomēr pats ir instruments šajā procesā. Galvenokārt, tātad, kas tad būtu, ja ķirurgs grieztu ar netīru skalpeli? Traki būtu. Tāpat, ja es esmu netīrs instruments, ja es nevaru ieskatīties savā kādā baidos, tad man būs bailes arī ar to otru cilvēku tur ieskatīties, un tas ļoti saistīts. Un tātad kādas prasmes, kādas personības iezīmes varbūt, kāda tāda cilvēciska specifikācija vajadzīga cilvēkam, kurš gribētu iet šo ceļu. Jā, redz, kaut kad sen atpakaļ arī pati pirmā no vairākām izglītībām arī man bija inženieru izglītība. Un tu, kad par tiem inženieriem, tad es tā mazliet sarāvos, jo zini, arī inženierim ir jādomā par to, ar kādām skrūvēm viņš to konstrukciju skrūvēs kopā. Jo, ja viņš izvēlēsies ne tās īstās, tad būs vēl viena maksima un būs kaudze ar beigtiem cilvēkiem. Tā kā arī tur ir jābūt lielai apdomībai, ko tu dari. Bet tev ir taisnība, ka tai apdomībai ir jābūt mazliet citā rakursā varbūt. Ja vienā gadījumā mēs runājam par tīri tehnisku profesiju, kur ir tehniski ļoti precīzi jāizrēķina parametri, lai izvairītos no negadījumiem un dažādiem starpgadījumiem, kas var būt problemātiski, varbūt pat traumatiski un tā. Un otrā gadījumā ir tas, ko tu arī ļoti, manuprāt, skaisti iezīmēji, ka otrā gadījumā instruments ir pats cilvēks. Un tas ir kaut kas kvalitatīvi cits, tas ir kaut kas ļoti atšķirīgs. Un zini, par tām personības iezīmēm ir tā ļoti interesanti. Es esmu pastudējis terapiju gan ārzemēs, gan arī tepat Latvijā un tā. Un esmu tā vērojis tās lietas. Redzi, ja runa ir par kaut kādām formālām studijām, kurās cilvēki studē un apgūst kaut ko, tad mūsdienās tu īsti vairs nevari diskriminēt un uzņemot kaut kur mācoties cilvēkus, teikt, nē, mēs te paskatījāmies, tu tāds psiholoģiski nenoturīgs, nenāc, ja? Vai arī kaut kā, mēs te tā izdomājam, ka nē, ja? To īsti nevar. Tur ir tāda jau juridiska atbildība, ja tu šito sāc darīt. Ir cilvēki, kas ir mēģinājuši, viņiem tas nav labi beidzies, bet tā tad ir jāņem visi, kas atbilst kaut kādiem formāliem kritērijiem. Viņiem tur ir konkrēta izglītība. Ja? Tātad, lai studētu psihoterapiju, tad tas Eiropas uzskats par šo ir, ka psihoterapija ir brīvā profesija. Tātad tev ir jābūt principā tā vienkāršot sakot maģistra grādam kaut kādās humanitārajās zinātnēs, vai arī tu vari būt psiholoģija, tu vari būt arī mediķis, tu vari būt arī, kas ļoti interesanti, ja, kad vairākās Eiropas valstīs ir specifiski atrunāts, ka tu vari būt arī maģistrs teoloģijā, tā skaitā Latvijā, Somija, es aizmirsu, kurā valstī vēl. Bet tev principā jābūt maģistram, kas ir psiholoģija vai tai pietuvināta tēma kaut kādā veidā, ja, kas varbūt arī pedagoģija vai teoloģija vai filozofija vai kaut kas tāds, un tu vari izstudēt par psihoterapeitu. Un tas lielais eksāmens ir pēc tam. Jo, kā rāda novērojumi, tad tas lielais eksāmens ir pēc tam, kad cilvēki ir izgājuši cauri psihoterapijas studiju ciklam un jau nokārtojuši galu pārbaudījumu, un tad viņiem tagad ir priekšā lielā dzīve. Aiziet, licencējies asociācijā, ver vaļā privātu praksi, reklamē sevi, nāks pie tevis cilvēki, varbūt arī nē, parasti jau atnāks kāds. Un tad skaties, kā tas aiziet. Un tad ir ļoti interesanti. Protams, tāda tīrā statistika ļoti grūti pieejama, bet tīri no novērojumiem. Ja? Pēc pabeidzējiem apmēram ir tā pusi uz pusi. Vienai pusē tās varbūt lielākā puse. Lielākajai pusē tā privāta praksa aiziet ļoti labi un pieaug un nostabilizējās. Un tad ir kaut kāda grupa cilvēku, kuri mēģina un viņiem nesanāk. Un tad parādās tāds termins, ko es esmu dzirdējis profesionāļu vidū, kā terapeitiska personība. Tātad tie, kam aiziet tas darbs, tie ir terapeitiskas personības. Viņi kaut kā tiek ar šo galā. Viņi to savu individuālo instrumentu lieto pareizi. Tā, ka tas strādā. Un tad ir cilvēki, kuri ļoti labi izmācījušies psihoterapiju un varbūt pat dabūjuši lieliskus novērtējumus beigās un tā. Un viņiem nesanāk tā privāta prakse. Ne tāpēc, ka viņi būtu slikti mācījušies, bet tāpēc, ka viņi kaut kādā veidā nav terapeitiskas personības. Un tad par to, kas tā personība ir, par to mēs varam runāt. No kā tas sastāv, no kādām sastāvdaļām. Bet
Kopumā to nevarēs droši vien tā skaidri pateikt. Pirms cilvēks nāk studēt kaut ko vai iet studēt, vai tad viņam būs tas, vai tad viņam nebūs tas. To tā nevarēs pateikt. Protams, var testēt, ir dažādi personības aspektu testi mūsdienās pieejami un tā, kas arī nav lēti, viņi ir diezgan dārgi. Bet pat šie testi, labi, viņš tev tur parādīs, ka vienā jomā tev varētu būt kaut kas par daudz, vai citā jomā nedaudz kaut kas par maz. Bet kā tas praksē izpaudīsies, to tests tev nevar pateikt. Tu vari vienkārši ieraudzīt tādas jūtīgās vietas, un tad praksē tu redzēsi, vai tā jūtīgā vieta tev ir problēma jautājums vai nē, un tā. Tā kā terapeitiska personība. Tas gan nav tāds ļoti oficiāls termins, bet profesionāļu un arī terapijas pasniedzēju vidū es esmu šo terminu dzirdējis, ka to lieto. Lūk, un es domāju, tā es varu pateikt tikai, ko es pats tā esmu pamanījis un novērojis. Pirmkārt, kam tad būtu jābūt tajā terapeitiskajā personībā? Es domāju, pirmkārt, tai ir jābūt fenomenālai neatlaidībai un nenormālām darba spējām. Bez tā nekas nebūs. Ja? Šī ir tā joma, kur bez šī nekas nebūs. Tāpēc, ka pirmkārt tas process ir grūts, jo tev visu laiku ir jāstrādā pašam ar sevi. To ir tas instruments, caur kuru šī mācīšanās notiek. Otrkārt, tas ir gari. Nav nekāds ātrais. Ja? Mēs te psihoterapiju iemācīsimies vienā gadā. Smieklīgi. Ja kāds tā saka, beidziet no šī cilvēka. To nav iespējams izdarīt. Ja? Tas ir garš process. Ja? Tātad, un tur jābūt neatlaidīgam darbspējīgam. Tu nevari tā kā atlaist un pagurt kaut kādā brīdī, jo tev ir jāiet tālāk. Tu apguvi šo līmeni, tu ej uz nākamo līmeni, tu apguvi to, tu ej tālāk, jo vēl ir kur mācīties. Tātad tas. Otrakārt, cilvēkam ir jābūt ar biezu ādu attiecībā uz sevi.
Jo ejot cauri treniņiem, es tev iedošu piemēru. Tu uz man tā paskatījies ļoti jocīgi. Es nezinu, vai tu saprati, ko es mēģināju pateikt. Ja? Bet es atceros, ka es sāku psihoterapiju studēt ļoti nopietni maģistratūrā Amerikā. Tas bija jau diezgan sen, ka es tur biju, bet tur tas sākums bija. Un tad vienā terapijas kursa beigās, tas bija ievadkurs pat, tas nebija vēl nekāds advancēts kurs, mums bija video treniņa eksāmens. Respektīvi, mums bija pilna sesija, kaut kādas 45 minūtes, mums bija video kameras priekšā jāterapē kaut kāds cilvēks. Un tad pēc tam šis te ieraksts tika atspēlēts atpakaļ pa minūtei un pasniedzēju kolektīvs analizēja. Tātad pa minūtei, kas tur notiek un tā. Tad, kad es to darīju kameras priekšā, man likās, ka es diezgan labi novadu to sesiju. Bija laba sajūta, es domāju, mēs kaut kur tikām klāt. Un tad, kad es redzēju, kā es izskatos tajā video, man gribējās kaut zeme atvērtos un manis vairs nebūtu. Tas tizlums, ko es redzēju uz tā ekrāna, tas tizlums biju es. Kinestētika galīgi garām, tur mīmikas kaut kādas ārprātīgas, tur rokas ne tur, kājas ne tur, vēl kaut kādas tostīšanā ārprāts, ja? Bet tev to ir jāvar izturēt, ja tu gribi būt terapeits. Tev ir jāvar to izturēt, redzēt pašam sevi, bieži vien neadekvātā, neglītā kaut kādā gaismā, un tur ir kaut kādi vecāki vai pieredzējušā kolēģi, kur saka, klau, šitā nevar, dari tā, un tev ir jābūt gatavam, pieņemt to. Un ja tev ir ļoti, kaut kāds zems pašnovērtējums ar kaut kādām neirotiskām aizsardzībām, ko tu gadiem esi izstrādājis, tu jau to neizturēsi vienkārši. Tu apraudāsies un apvainosies uz visiem pasniedzējiem pie pirmās video treniņa analīzes, un tad tu skries pa ielu un, rakstīsi internetā anonīmus komentārus, ka visi psihoterapeiti ir kaut kādi dumji un kaut kā. Tu to neizturēsi. Tad tas ir vēl viens, ka tev ir jābūt biezai ādai, lai tu spētu kritiski ar sevi strādāt un neapvainoties, kad kāds cits tev norāda, te ir tava vājā vieta. Jā, un mazliet pagriežot arī to starmeti citā tādā virzienā, šis trenē tavu spēju arī būt darba spējīgam tajās attiecībās, kuras veidojas tev ar to cilvēku, kur tu ārstē vai kur tu kaut kur ved. Piemēram, pie manis nāk meitene, kur nāk jau gadu, un gadu viņa principā klusē. Un atbild uz visiem jautājumiem es nezinu. Bet viņa nāk. Un viņa saka, es gribu, bet es nevaru. Es nevaru parunāt. Un spēt šo izturēt, vienkārši klusēt katru nedēļu 1 stundu, būt, pieņemt, meklēt tomēr šos kaut kā veidus, kā tas cilvēks varētu atvērties vai arī konfrontēt reizē ar šo klusēšanu un tā tālāk. Es laiku meklēt, tā ir milzīgi tāda iekšējai briedumam jābūt, iekšēji drosmei, kur attīstās tieši tā, kā Gatis tikko aprakstīja. Tas attīstās tieši tā. Citādāk pie tā nevar nonākt. Un jāiet šim cauri, lai tu nonāktu tur, ka tu mierīgi vari sēdēt blakus otra cilvēka kaut kādām trakām lietām, ar kurām viņš galu galā nāk, jo pie kā tad nāk pie terapeita trakām lietām. Tālūk. Bet tā labā vēsts šim visam, ar ko es gribētu arī nobeigt, šāda skola Latvijā šeit pie mums dzimst, un mēs vēlamies to radīt, un mēs strādājam šobrīd ļoti cītīgi pie pie šī projekta, un aicinām arī visus brāļus un māsas, kuriem bija interese, un pēc mūsu šīs sarunas vēl joprojām palika interese, un ir vēlēšanās iet šo ceļu, dot ziņu par sevi, jo drīz arī nāks publiski klajā dažādi informācija par šo un tādu oficiālu uzsaukumi. Priekš droši vien nākamā mācību gada, kad beigsies visas pandēmijas, cerams. Bet, ja nebeigsies, tad domāsim citādā veidā, kā mēs varam iesākt šo procesu, bet droši dodiet par sevi ziņu, rakstiet. Šobrīd var rakstīt mīlestībasmāja@gmail.com. Un mēs sāksim sarunas, sadarbības un dodiet par sevi ziņu un kopā ejam šo ceļu. Un kā vienmēr noslēgsim šo mūsu sarunu ar mazu lūkšanu. Jā, mīļais debesu Tēvs, es Tev pateicos par katru cilvēku, kuram ir aicinājums. Un pateicos arī par to cenu, kuru Tu prasi no mums, ejot aicinājumu ceļu.
Es tev pateicos, Tēvs, un pateicos par katru cilvēku, kuram ir šis terapeita aicinājums, konsultanta aicinājums. Tev pateicos, Kungs, par iespēju veidot šādu terapeitisku skolu, kā pastorālu skolu, kā skolu, kuras centrā esi tu un zināšanas par tevi. Un tādas dziļas, nopietnas zināšanas. Es tev pateicos, Tēvs, un lūdzu, ka tu svētī gan šos cilvēkus, kas mācīsies, gan mūs, kas pasniegsim, gan tos cilvēkus, kuri tiks ārstēti un dziedināti caur šiem nākotnes terapeitiem. Es tev tiešām lūdzos un pateicos par tavu plānu, par tavu brīnišķīgo dziedināšanas plānu. Tu vēlies, lai mēs būtu veseli, tu vēlies, lai mēs būtu jauni, lai mēs dzīvotu laimīgi, pilnīgi, pilnasinīgi un brīvi. Un es tev pateicos, Tēvs, par to un lūdzu svētī visas šīs aktivitātes, svētī visus cilvēkus, kas ir iesaistīti šajā un tiks iesaistīti Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija. Raidījums var noklausīties Radio Marija mājaslapas arhīvā un YouTube kanālā Mīlestības māja.